Jā, Rainis savā dzīves laikā ar vien paplašinājis iepazīto pasaules kultūras mantojumu klāstu, gan beletristikas, gan filozofijas un dažādu zinātņu darbus. Viņš aktīvi tos komentējis un vērtējis tajos paustās idejas. Raņa iepazītā pasaules garīgo vērtību klāsta plašums ir abrīnas vērts. Sākot no antīkās un klasiskās literatūras darbiem un Eiropas filozofu un politekonomistu sacerējumiem līdz dažādu tautu folkloras un mitoloģijas materiāliem, līdz ķīniešu, Litai un līdz musulmaņu Korāna fragmentu atzejai. Tomēr Rains ir izteikts pašdomātāja tips ar suverēniem, savpatīgiem, savpatīgi subjektīviem, nereti arī kategoriskiem spriedumiem. Rains augstu vērtē individuālas pilnas personības, bet autoritātes nerespektē. Vairākos Raina dzīves periodos redzams viņa grūtības vai nevēlēšanās iekļauties tagadnīgās esamības struktūrās, neiekļaušanās realitātes rāmjos un līdz ar to opozicionārisms un orientācija uz nākotni. Viņš neiekļaujas ne cariskās Krievijas impērijas dzīvē, ne īsti arī Latvijas Republikas valsts realitātē. Tāpēc ieskans otrās dzimtenes motīvi un trešās dzimtenes meklējumi. Rains jūtas ne savā laikā, ne savā paaudzē iederīgs. Šī paaudzē es nedzīvoju, tā man pretīga. Es nodibinājies jaunās strāvas laikā, pārdzīvoju un pārciešu pārkrievoto ļaužu laiku pie mums. Mans laiks nāks atkal trešā paaudzē, to Rainis saka 1911. gadā. Starp citu, Rainis negrib iekļauties arī nekādā zināmās estētiskās sistēmās, piesakot sevi kā sintēzes mākslinieku. Citēšu, nē, es esmu mākslinieks un kā tāds neesmu iespiežams nevienā šablonā un virzienā. Virziena vajadzīgi tikai diletantiem. Protams, mēs zinām, ka simbolisms ir un paliks aktuāls Raina Dairadē, tāpat kā impresionisms viņa vēlīnijā, Dairadas posmā un tam līdzīgi. Tagadnīgais opozicionārisms pamato dzejnieku orientāciju uz nākotni, arī sevi izjūtot par nākotnei piederīgu. Te arī citāts no gala un sākuma. Man vistuvākie draugi ir vistāļākie jaunie augi, vēl nedzimušie dzimumi no visiem man īstākie radnieki. Nākotnes prognozēšana un projektēšana uzskatām par vienu no mākslas un literatūras eventuālām funkcijām. Un Raina Dairadē šī funkcija ieņem ļoti svarīgu vietu. Dzejnieka doma vektors gandrīz vienmēr vērsts uz nākotni. Pagātni viņš iesaka, citēju, iebalzamēt, herbarizēt, bet nolikt nomalis, lai nestāv ceļā un lai var augt nākotni. Raina tekstos visos dzīves periodos konsekventi realizēt vecās pastāvošās dzīves kārtības kritika un orientācija uz jaunu, pilnīgāku pasauli nākotnē. Jaunā nākotnes pasaule prasa arī jaunu individu, nākotnes cilvēku. Viņš uzsver, ka nākotnes cilvēks nav utopija, bet, citēju, ievadījums utopijai nākotnes valstī. Dzejnieks cer, ka nākotnes cilvēkam nevajadzēs izšķiest visu laiku, citēju, nožēlojamās iztikas sagādē, tāpēc viņš varēs domāt par savu garīgo un fizisko izglītību. Apcerot nākotnes cilvēku, Rains aizdomājas līdz bezmaz jaunai cilvēku sugai, pārcilvēkam, kuram jāattīstās no šodienas cilvēka, un tad nākotnes cilvēks, citēju, šodienas cilvēku pazeminās par starpsugu, kas grib savienot, svārstās un izmirst. Jauno cilvēku palīdzēs izveidot nākošais sociālisms, kas, citēju, dod iespēju daudz vieglākai, ātrākai, daudzpusīgākai attīstībai. Raina pārcilvēks nav Nīčes pārcilvēks, kurš izaug no aristokrātijas, kā Rainis pēc Raina domām.
Raiņa nākotnes cilvēks nāks no nabagajiem un apspiestajiem tāpat kā Kristus. Kaut arī utopijas žanra darbus Rainis nav radījis, par šī žanra tuvību Raiņa uzskatu sistēmai liecina viņa drāmu uzbūves un saturiskā patosa īpatnības, proti vēlme, neskatoties uz varoņu tagadnīgo traģiku, iezīmēt sabiedrības cerīgas perspektīvas iespējamību, visbiežāk tomēr tālas nākotnes laikā. Prieka, harmonijas un laimes stāvoklis kā cilvēka dzīves pozitīvais mērķis tiešā tekstā apzināts vairākos dienas grāmatas fragmentos. Vienā no šādiem ierakstiem Rainis pauž pārliecību, ka, citēšu, laimīgam būt nav personisks prieks, bet sabiedrisks pienākums. Tāpēc, citēju, jālabo dzīve un cilvēce ar iespējas paraugu došanu un ar likumu atrašanu. Rainis oponē Otto Špenglera apcerei Untergang des Abendlandes. Viņš optimistiski uzskata, ka ir jauna, spēcīga un skaista paudze strādniecībā, kas neļaus nākt sludinātam Untergang des Abendlandes. Vakarzemes Eiropas bojā ejai, lai kā no tās biedina un baidās Eiropas pilsonība. Citāta beigas, kas no Kastaņovas. Raiņa nākotnības ainas nav vienkops, nekur sistematizēts, tās no dažādiem avotu tekstiem pa skicei, pa fragmentam kopā strukturējamas. Nākotnes tēls Raiņa tekstos iezīmējas lielākoties abstraktās ideiskās vadlīnijās, bez detaliskas konkretizācijas, tomēr nosakot dažus pamatprincipus un vērtības, proti sociālo taisnīgumu, demokrātiju, kultūru. Tāpat kā Platona dialogā valsts ideāls valsts konstruēšanā izmanto taisnīgumu mērauklu, ideālā valsts, citēja Platonam, gudra, vīrišķīga, savaldīga un taisnīga. Tā arī Raiņa uz nākotni vērstajās pārdomās aktualizēts taisnīguma princips. Pēc taisnīguma primāri tiecas Jāzeps. Dialogā ar Potiferu uzsverot, ka neprasa ne algas, ne baudas, ne veldzes, tik taisnību. Man dod tik taisnību. Reāli vai šķietam taisnīgumu trūkumu dažādos dzīves posmos izjūtas arī dzejnieks personiski. Citēšu, kur no dienas grāmatas ierakstiem, kur ir mana taisnība, kur ir kāds, kas viņu atzītu, kur ir pasaule, kur arī manai taisnībai būtu vieta. Līdzīgi kā Kampanellas saules pilsētā, kur, citēja, pienākumi, mākslas pūles un darbi sadalās starp visiem, arī Raiņa nākotnes valsts projektā, protams, ikvienam būs jāizpilda sava vieta, jādara savs darbs, nepaļaujoties, ka citi padara viņa darbu. Dzejnieks uzsver, ka nākotnes valstī nebūs vienādošanas, bet, citēja, visbagātākā daudzveidība, būs īstais individuālisma laikmets. Ar Kampanellas saules pilsētas idejām Raini vieno arī mīlestību uz kopienu. Dažos aspektos Rainis ideiski saradojas ar franču utopiskā sociālismu pārstāvjiem Henri Saint-Simon un Charles Fourier. Viņus satuvina kolektīvā labuma idejas, arī uzskata par zināšanu un zinātnes lomu sabiedrības attīstībām. Turpretī vairākos jautājumos viedokļi diametrāli atšķiras, piemēram, par reliģijas nozīmi un privātu īpašumu, pret ko Rainis ir skeptiski vai pat noraidoši noskaņots. Rainis lielā mērā ir Kārļa Marksa mācības adepts. Rainis kā ideālists tiecas pēc pilnīgākām dzīves formām, dzejnieki proponētie cilvēces attīstības nākotnes scenāriji lielā mērā saistīti ar sociāldemokrātisku un sociālistisku dzīves kārtību. Interpretējot šīs idejiskās kategorijas, vērojama gan idealizācija un naivitāte,
gan apšaubījumi un risku apziņa. Īpaši apzinoties teorijas un prakses dziļo nesaderību. Raeņa izpratne par sociālismu ir liberāli, sociāldemokrātiska un individuāli īpaša. Viņš neignorē nacionālos aspektus, akcentē patības lomu, īpaši izceļ kultūras svarīgumu tautas dzīvē un arī valsts pārvaldē. Par idealizācijas aspektiem Raeņa uzskatos runājot pirmām kārtām jāmin gandrīz konsekventās ilūzijas par proletariātu kā progresīvāko šķiru tagadnes cīņās un arī tajā izsapņotajā nākotnē. Rains savā ziņā ir vizionārists, abstraktu ideālu formu projektētājs, lielākoties nākotnes laiktelpām. Zīmīgi, ka Rains centies pierakstīt savus nakts sapņus. Dzejnieku veiktos nakts sapņu pieraksts pētniece Janīna Kursīte, piemēram, pat iesaka uztvert kā atsevišķu literāra žanra darbus, kas var pretendēt uz sapņa īsžanra statusu. Janīnas Kursītes pētījums. Jā, pēc pētnieces domām sapņa žanrs ir pa vidu starp daļdarbu klasiskā izpratnē un zemapziņas darbu, ko cilvēka apziņa nespēja kontrolēt un veidot. Citāta beigas no Janīnas Kursītes. Par sapņa žanram pietuvinātiem darbiem iespējams definēt atsevišķus Raeņa dzejoļus un varbūt arī kādu no drāmām, kur tekstu intensīvāk caurvīja sapņu un gara acīm skatīts nākotnes vīziju ainas. Futūristiska idealizētas nākotnes sapņu vīzija ir, piemēram, Laika Veča sludinātā skaistā cīņa bez asinīm Spīdoles valstībām, no drāmas Uguns un nakts prozas prologa. Tāda ir Induļa iztēlotās nākotnes visu tautu valsts, citēju, kas balto jūru slēdz kā rotaļā un visām tautām brāļu roku sniedz no Induļu nārijas. Tāda ir Saules brīnumzeme, ko drāmas Krauklītes frāžainā fināla skatā aicina doties meklēt Venta vadītie Kurzemes panāksnieki kopā ar svežzemju karējiem. Saules zeme ir nosacītā trešā dzimtene, kuru dodas meklēt Jāzeps. Protams, ka Jāzepa pozitīvi atradumi sagaidāmi nākotnes pasaulē, par to liecina gan darbības vārdu lietojums nākotnes formā – nāks, nesīs, nebūs, atnākšu, gan fināla monologa saturiskā orientācija ar simbolisko, protams, saules piesaukumu. Līdzīgi nākotnes ceļu iezīmējumi ar darbības vārdu nākotnes formām raksturīgi arī citu Raeņa drāmu izskaņām. No uguns un nakts, vēl cīņa nav galā un nebeigsies, tev Lāčplēs Spīdola palīgā ies. Drāmā uguns un nakts vai varoņos brīvi tapsim, saulē celsim jauno Latvi, spēlēja dancoju. Mistērijā spēlēja dancoju. Sapņu vīzija uzburta arī Sērdiņa dziesmas Daugava 1923. gadā klāt pierakstītajā prologā, kur cēlais nākotnes mērķis, brīves valsts, gara valsts, mākslai, dailē, dvēseles darbam, novērtēts kā nesasniegts vai pat nesasniedzams. Nākotnes sapņus Rains izsapņo arī gandrīz visos savos dzejoļu krājumos un dažos prozas tekstos. Šeit piemērs no dzejoļu krājuma Tie, kas neaizmirst, kur trimdinieks Rainis sapņo par fiziski un jo īpaši garīgi lielāko dzimteni. Mūsu atņemtās dzimtenes vietā mēs celsim jaunu un skaistāku daudz no visām tautām un mēlēm un krāsām, no visām sugām un visām šķirām, ar visām raisītām rokām un galvām, vienotā darbā, vienotā laimē.
Kā izrādās, tik cēli harmoniska dzīves aina arī pēc 100 gadu attīstības joprojām paliek neaizsniegta realitāte. Un jautājums arī, vai maz gribētu. Utopiskajās idejās var izpausties pa daļai naivisma iezīmes. Dažbrīd uz šīs robežas balansē arī Rainis. Pie tam ne tikai jaunības periodā, kad dzīves pieredze vēl nepietiekami uzkrājusies, bet arī brieduma un dzīves rudens nogrieznī. Par raksturīgiem argumentiem šai ziņā var kalpot, piemēram, atmiņgrāmatas Kastaņola domu fragmenti. Vilcienā braucot uz Berlīni, Rainis apraksta nejaušos ceļabiedrus, latviešu sportistus, cīkstoņus un bokserus, kuri dodas uz sacensībām Vācijā. Varam te redzēt. Latviešu darba tautas jaunekļi cīkstēsies ar vācu darba tautas jaunekļiem miera rotaļās sportā. Miera sacīkstes tuvinās darba tautai sīkā dzīvē. Tā kā viņas tuvina un saista kopā sociālisma ideja lielā dzīvē. Un darba tautas būs tās, kas atradīs ceļu uz lielo salīgumu visu Eiropas kultūras nāciju starpā. Kā šos izteikumus klasificēt? Par ideisko konsekvenci vai šķirisko aizspriedumainību vai par naivismu? Raņa rakstos rodams daudzas ambiciozu, utopisku vai šķietami utopisku projektu idejas. Par Homēram līdzīgu epu radīšanu, par kultūras misionāru biedrības dibināšanu, par latviešu augstskolu ārzemēs, par Eiropas kopību un vispār eiropeisku kopvalodu, arī par Baltikas valsti, par 200–300 gadu ilgdzīvošanu un tā tālāk. Vairāk kārt apliecinot Eiropas kopību, dienas grāmatu ierakstos izskan prognozes par Eiropas kopības konfrontāciju ar Eiropu, ar Āziju un Āfriku. Utopijas jēdziena nozīme vieta, kuras nav, nenozīmē, ka tādas nekad nevarētu būt. Vairākas Raņa idejas var šķist utopiskas sava laika un sava apstākļu kontekstā. Bet vēstures gaitas ritējumā tās nerealitātes raksturu vismaz daļēji var zaudēt. Tas attiecas, piemēram, uz Eiropas valstu apvienošanās ideju. Autobiogrāfiskā grāmatā Kastaņola, reflektējot par itāļu revolucionāru Karlo Cataneo un Giuseppes Mazzini uzskatiem, Rainis piemin Mazzini propagandēto Eiropas Savienoto valstu ideju, kas būtu veidots pēc federatīvā principa. Arī Rainis atzīst šī principa pareizību, uzskatot, kā, citēju, paneiropeisma ideja nav domājama citādi kā federatīva. Domājot par Eiropas tautu ciešāku tuvināšanos, Rainis paredz esperanto valodas iespējami lielo nozīmi nākotnē un aicina, citēju, piegriezt lielu vērību taisni esperantam kā vispārējam garīgās satiksmes līdzeklim. Daudzos gadījumos augsto mērķu sasniegšanai Rainis ievērojamu lomu paredz arī sev. Kā Raņa ambīcija kvintesence nosacīti uztverām 1919. gada 10. jūlijā dienas grāmatas ierakstā formulētie uzdevumi un mērķi. Tapt par Latvijas pirmo prezidentu, par pasaules un proletariātu pirmo dzejnieku, par pirmo jauno cilvēku, ar lielo burtu, par Raini Lielo, iegūt Nobela prēmiju un bezgalīgu bagātību, dzīvot ilgāk par 300 gadiem pilnā gara un miesas spēkā. 24. kopoto raksējums, 663. lapus, ja neticiet, var pārbaudīt. Vērienīgo mērķu formulēšanu, protams, uztveram arī kā pašdisciplinēšanas un pašsuģestijas veids savas darbības aktivizēšanai. Starp citu, utopiskais ilgdzīvošanas mērķis dienas grāmatas materiālos fiksēts vairāk kārt, pamatojot arī tā nepieciešamību.
Man daudz ko teikt un ko darīt, vajadzīgi 200 gadi, piemetu vēl 100 klāt, jo izplešas plāni. Tas, protams, var uztvert par dzejnieku paša apzinātu nepiepildāmību. Tomēr mēs jau zinām, ka Rainis pastiprināti interesējies par veselības stiprināšanu un novecošanās procesu palēnināšanas iespējām. Viņš lasīs, piemēram, Hufelanda grāmatu Makrobiotika, jeb cilvēka mūža pagarināšanas māksla. Interesējies par Iljas Mečņikovā pētījumiem par vecuma problemātiku. Centies stiprināt savu ķermeni, savu veselību. Gan jāatzīst bez īpašām sekmēm. Rezumējot. Jā, šķiet, ka Rainis drošāk piepulcējums utopisko sociālistu pulkam. Raina dedzīgi aizstāvētais sociālā taisnīguma princips izrādās pārlaicīgi aktuāls visos laikmetos un visās sabiedriskās formācijās. Turpretī viņa proletāriskās ilūzijas laiks kliedējis un neiecietīgi pretpilsoniskā pozīcija noraidāma. Jā, Raina vērienīgās idejas un utopiskās nākotnes vīzijas, lai arī nerealizētas vai nerealizējamas, tomēr inicē drošāk pārsniegt ikdienišķās pieticības robežas un tiekties pēc augstākiem mērķiem gan indivīda dzīvē, gan sabiedrības attīstībā. Un pretrunīgās Raina personības dzīves darbības nozīmes pozitīvās šķautnes latviešu kultūrā novērtējis, piemēram, Skaidrīta Lasmana. Man šķiet, ka ir vērts ieklausīties viņas teiktajā. Rainis bija un paliek Eiropas kultūras cilvēks, intelektuāls, kas saprata lielo ideju, brīvas attīstības, taisnīgumu, solidaritātes, tolerants, demokrātijas un citu vērtību un principu nozīmi. Viņu var pelnīt atzīt par šo ideju tālāk attīstītāju un pārnesēju Latvijas telpā un laikā. Un šķiet, ka bija vēl viens noslēguma slaids. Man šķita, ka arī Haralds Biezais ir tā būtiski izteicies par Raini. Jā, Rainis nebija viens, kas sociālās taisnības meklējumos atstāja zemi un savu vietu atrada vizionāri skatītajā kosmiskajā pasaulē. Ar to viņš iekļaujas cilvēces lielo sociālās taisnības meklētāju cēlajā pulkā. Tā ir ticība, kas sapņojas pārliecībā, ka ir jānāk laikam, kad vilks būs jēra un panteris kazlēna viesis. Tās nav tikai senebreji ilgas, tanīs dzīvodām kristīgais revolucionārs Campanella ar sociālistu un ateistu Raini sastapās Saules bērnu valstī, lai apliecinātu kosmiskā mesiāniska ideisko spēku. Paldies!